Nu, sveiki! Par valodu jautājumu šoreiz. Jo cilvēks vairāk valodas zina, jo labāk. Valodas nezināšana, tas nozīmē sevis nebagātināšana iekšīgi un garīgi. Jo cilvēks valodas zinot, piemēram, latvietis, krievu, latviešu, angļu, vēl kādu valodu zinot, viņš ir bagāts. Viņš var iztulkot tekstus, filmas, skatīties un tā tālāk, ceļot, izbaudīt dzīvi, komfortu, pamācības visādām tehnikām. Jo vairāk cilvēks valoda zina, jo viņš ir bagātāks. Un tas ir super. Un tas, kas valodas negrib mācīties, ir sevišķi krievu valodīgi, kas gadu desmitiem un pat no dzimšanas dzīvo Latvijā un šito saka, ka negribu mācīties valodas. Negrib. Tās ir viņu problēmas. Un ja negrib valodas mācīties un nav valsts valodas apguve bijusi, lūdzu, lai mācās par savu naudu liek kategorijas, valsts valodas. Un tādiem ir apgrūtināts darba pieeja Latvijā. Visu labu. Jo bagātāks ar valodām, jo esi foršāks cilvēks un gudrāks. Mana valoda ir latviešu valoda, bet krievu valoda ir viena no tām valodām, ko arī lietoju. Dažreiz lietoju angļu valodu, cik saprotu. Cik saprotu vācu valodu. Un viena no valodām ir cilvēku valoda. Jābūt cilvēkiem. Mīlestības valoda arī mīlēsim viens otru. Un par valodām, jo poliglotāks tu esi, jo izglītotāks.